Vārds Edmunds Helmans, šīs dienas spēle tev bija tā kā Liepainiekam, ar sirdi un dvēseli. Liepājas jubilejā, paldies par dāvanu Liepainiekiem. 21 punkts, 8-8-2 šos 6 atlikušās bumbas, 4 piespēles. Arnolds bija visur. Gatavojāmies uz šo spēli, kā šī spēle bija domāta kā sagatavošanās Jūrmalai. Darījām visu, ko varējām un vienkārši labi sanācis. Sanāca arī. Sākums izskatījās tieši tāds, kad Liepāja grib ielikt to uzvaru jau pirmā puslaikā, lai nebūtu jāatliek uz beigām, jo pēdējā spēle Rīgā bija diezgan smaga Latvijas universitāte. Tāds arī bija treneru uzstādījums, sāk no pirmajām minūtēm, lai nav nekādas vaļības un nav jācīnās, jāmokās 36 minūtes un tad 4 pēkšņi uzvarēt. Sākt no pirmās līdz pēdējai nospēlēt, un lai tā brīvi atbrīvot arī rezervistus varētu uzlaist, piemēram, Elvi, tāds tālāks rezervistus. Jā. Nākošā spēle pret Jūrmalu jau pieminēja, šīs dienas spēlē bija kaut kāda aizmetiņa. Visticamāk jau, kad esi labā formā, atgūšies pēc tādas bišķīt bedrītes. Tad Tartu zaudējums, smagais zaudējums Baronam izbraukumā. Tagad izbraukumā Jelgavu vinnēt, mājās pārliecinoši Latvijas universitātes. Visticamāk, kad komanda atkal ceļās kā Fēniks no pelniem. Zaudējām tās spēles, bet tagad Jelgavu un Elu uzvarējām, bet viņas varbūt nav top 4 komandas, tāpēc arī bija tādas vieglākas spēles. Es neteikšu vieglākas, bet tas rezultāts bija pozitīvs. Tagad skatīsimies, kā būs sestdien, darīsim visu, ko varēsim. Kā tev Arnold pašam liekas, ka spēlētājiem ir iespēja Liepāja 5 spēlēs, 5 uzvaras, tagad palikuši 5 mači regulārā sezonā? Protams, ka ir iespējams. Šogad, man liekas, viss ir iespējams, jebkurš var uzvarēt jebkuru ar mazas veiksmes palīdzību, tā kā neko īsti nevar zināt līdz pēdējai spēlē. Pats jūties labi? Jā. Negribējās 100 punktus gūt Liepāja šodien, jo patiesībā bieži tie 100 beigās jau viss pārdzīvo, ka neiemet to metienu, nevis, ka būtu zaudēt spēli, bet neiemet pēdējo metienu komandu un tad kaut kā tā emocionāli. Tas 100 jau laikam arī spēlētiem kaut kur tā bišķi. Gribējās, bet kā ir, tā ir, galvenais ir uzvar. Es domāju, ka Liepāja ir augstas klases komanda šogad, un viņiem sastāvs ļoti sabalansēts. Katrā pozīcijā jaudīgs spēlētājs, un vismaz 8-9 spēlētāji viņiem ir rotācijā, kur nāk. Šodien viņi spēlēja ļoti agresīvi no pašas pirmās minūtes, un mēs ļoti daudz kļūdījāmies. Tas arī iedragāja to pārliecības līmeni. Tā kā es domāju, ka sliktā dienā -3, tas ir tas, kas ir pret Liepāju. Labā dienā apmēram varētu būt tas kā Rīgā bija, ka mums bija -9, bet spēles beigās mēs līdz pašām beigām cīnījāmies par uzvaru, jo tad viņi nebija varbūt tik agresīvi, un mēs atkal bijām agresīvāki. Tā kā, es domāju, ka varbūt 20 punkti būtu objektīvāk šodien pie tādas sliktākas spēles, bet 30 arī tā paša. Skaidrs, šodien neizdevās arī pārtraukt zaudējumu sēriju pret Liepāju. Pēdējās 2 sezonās uzvar tādu nav izdevies iegūt. Nākamo gadu mēs jau ieskicējām arī, laikam jau skatās uz priekšu, jo šī sezona pa lielam ir nepalikt pēdējiem. Iet uz beigām, nepalikt pēdējiem. Nākamā gada arī, ja ieskicē, sastāvs izskatās kaut kāds, ja? Zīmējās skeletiņš. Jā, mums ir tā specifika tāda jau, ka patiesībā šogad mums bija vēl sastāvā jāpaliek pēc tāda mācība. Ja mēs skatāmies, mums jau visi līgumi ir uz mācību periodu. Un tie ir 3-4 gadi. Un šogad vajadzēja vēl palikt Mārcim Vītolam, bija jābūt Klāvam Strazdiņam un Artūram Lūsim, kurus, diemžēl, pagājušajā gadā pārpirka. Viņiem visiem vēl bija gads jāmācās, un Artūram vēl vairāk bišķiņi, bet viņus pārpirka naudīgāki klubi. Viņi aizgāja projām, tātad mums atkal bija nepieciešama sastāva atjaunināšana. Un nāca klāt puiši, kuri, kā teikt, varbūt kaut ko attaisnojuši, kaut ko nē, bet kuriem ir jāturpina strādāt. Nākamgad mums vispār 5 spēlētāji, 5 pamatspēlētāji beidz skolu un būs bakalaura ieguvuši. Tā kā mēs meklējam jau jaunus, skatāmies 96. gadus, varbūt arī vēl kādu 95. gadu aizmirst to, kuri grib studēt, kuri var spēlēt basketbolu un, principā, pats svarīgākais grib šīs abas lietas apvienot. Un, nav tas vieglas studijas plus basketbols, jo mēs toties puslīdz profesionālā līmenī strādājam, un viņam arī tomēr ir jāmācās. Un cits vēl varbūt, kā lai saka, grib aiziet uz kino ar draudzeni un vēl, un tā dzīve nav tik viegla. Bet katrā ziņā šī vieta, 9. vieta, kas šobrīd turnīra tabulā, viņi īsti varbūt nav objektīvs, jo pieminēja, ka 10 zaudējumi bijuši ir līdz 10 punktu starpībā, ja? Bet nemetīsiet plīnu krūmu, un nākošais gadu komanda būs, un viss notiek, un LU vēl noteikti neviena poks izgriezīs. Protams, mūsu filozofija, protams, audzināt kaut kāds spēlētājs arī tāpat Liepāja mums gribēja vienu spēlētāju, kā teikt, nopirkt, bet viņš pats izlēma, tāpēc, ka mācību dēļ. Bet noteikti Latvijas universitāte būs, noteikti nodarbosies ar to pašu, ar meklēt spēlētājus, kuri grib attīstīties un iegūt izglītību. Un, pats svarīgākais, varētu teikt, ir tā, ka
Šogad, ja mēs paskatāmies uz šito gadu, tagad tu teici, mēs ļoti daudz spēles, īpaši sezonas sākumā zaudējām pa dažiem punktiem. Un mēs varētu teikt, ka esam donori Jelgavas komandai. Mēs arī Jelgavai 4 reizes zaudējām. Un vinējām Valmieru, vinējām Jēkapilu, vinējām nesen Jūrmalu, Baronu. Bet Jelgavai zaudējām 4 reizes. Ja mēs būtu bišķi kaut kādās pusēm sadalījuši tās iespējas, tad jau mēs būtu virs 10 uzvarām. Tā kā sezona savā ziņā kaut kur ir slikta, kaut kādā ziņā ir atkal laba. Tā kā es domāju, nākamgad atkal būs jauns spēlētāji, jauns sastāvs un mēs turpināsim darbu.